Vakar laikā, kad dienu nomainīja vakars, Kemphill ciematā Roškalnos tur mītošie jaunieši, kā arī darbinieki un viesi pulcējās, lai klausītos grāmatas lasījumu. Šādu pasākumu te bija sarīkojusi Rencēnu bibliotēkas vadītāja Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietveros. Tradīcija rīkot kopīgus lasījumus Skandināvijas valstīs aizsākās pirms 17 gadiem. Doma ātri vien no 3 Skandināvijas valstīm aizskrēja līdz Dānijai, aizskrēja līdz Grenlandei, pāri Fēru un Olandes salām atskrēja pāri Baltijas jūrai, uz Latviju, Lietuvu, Igauniju un arī Krievijas Eiropas daļu, tā kā mēs šeit visi esam tā vienojušies. Turklāt katru gadu šai nedēļai ir sava tēma, ir bijusi tēma humors ziemeļos, ir bijusi tēma teiksmainie ziemeļi, ir bijusi tēma karš un miers ziemeļos. Nu, šogad mums ir tēma ziema. Fragmentu no Jāņa Jaunsudrabiņa baltās grāmatas visiem nolasīt bija aicināts ciemata brīvprātīgais darbinieks Ansgars no Vācijas. Kā dažu brīdī krita sniegs lieliem pikiem. It kā tos kāds būtu tur augšā satājis kādam sevišķam gadījumam. Vācietis Ansgars gan atzīst, ka neko daudz no lasītā nav sapratis, vien atsevišķus vārdus, bet ne kontekstu. Viņš Roškalnos strādā nedaudz ilgāk kā gadu un brīvajos brīžos cenšas mācīties latviešu valodu. Kopš es te dzīvoju, man ir ļoti liela vēlme iemācīties valodu. Tas nav labi dzīvot valstī, kuras valodu tu nesaproti, nebūt spējīgam sazināties ar cilvēkiem sev apkārt viņu valodā. Ansgars arī neslēpj, ka angļu, franču, spāņu valodas iemācīties ir bijis vieglāk nekā latviešu. Tomēr tā kā viņš plāno Roškalnos uzturēties ilgāku laiku, tad valoda jāapgūst. Man patīk dzīvot šajā ciematā. Ir labi, ka šī vieta ir neliela. Parasti šie ciemati ir daudz lielāki, ar vairāk nekā 100 iemītniekiem. Šeit ir tikai 2 dzīvojamās mājas, un visi viens otru pazīst. Roškalnu ciematā gan ciemiņi, darbinieki un palīgi no citām valstīm ir ierasta lieta, un tie, kas šeit uzturas ilgāk, kaut mazliet, bet latviešu valodu cenšas iemācīties. Tagad mums ir 2 jaunas meitenes no Vācijas. Arī viņas sāk apgūt latviešu valodu. Nu jau viņas dzīvo 3. mēnesi un jau pamazām sāk runāt latviski. Un mums ir arī no Norvēģijas, no Somijas, un nemitīgi ir šī aprita viscaur, un brauc cilvēki, kas arī šeit strādā un palīdz mums. Tā kā mēs visu laiku jūtamies tādā starptautiskā apritē. Līdz ar to, ja mūsu valoda ir tik dzīva, arī jaunieši sāk labāk runāt, skaidrāk, jo ir jaunieši, kas šeit ir atnākuši, un ir bijis tā, ka nevar saprast, ko runā, bet ar laiku šī valoda arī paliek izkoptāka, jo pie valodas mēs arī strādājam. Sadarbība ar Rencēnu bibliotēku ciematam radusies jau pirms vairākiem gadiem, kad dzejas dienu laikā pie jauniešiem ciemojušies dažādi dzejnieki. No iespējams arī šādi lasījumi varētu kļūt par tradīciju. Tā vienkārši fantastiska sajūta, ka mēs varam vienu un to pašu literatūru, vienu un to pašu autoru lasīt vienā un tajā pašā laikā, jo domas jau mūs vieno, viņas kaut kur sakārtojas. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas laikā citviet notiek arī stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.